Sociālās situācijas un pakalpojumu pieejamības jomā Latvija krietni vien atpaliek no Eiropas valstīm. Iesaistoties dažādos projektos un uzlabojot dienas centra pakalpojumu klāstu, situāciju mēģināsim uzlabot un noteikti to izdarīsim, norāda Ikšķeles dienas centra psihoterapeits Jānis Alberts Račinskis, kurš ilgus gadus dzīvojis Anglijā. Šobrīd lolotākais projekts ir mobilās brigādes izveidošana. Cilvēki varēs pieteikties, un mēs izbrauksim, palīdzēsim viņi savās mājās, gan ar psihologu palīdzību, medmāsu palīdzību, ar sociālu darbinieku. Vienalga, kas viņiem vajag, mēs tur brauksim un pasniegsim to pakalpojumu. Auglīgu augsni savu ideju attīstīšanai Ikšķeles dienas centrā atraduši arī jaunieši, nu pat veiksmīgi noslēdzies projekts Zaļais kino Zaļajā Ikšķelē. Dita Lūka, dienas centra vadītāja, informē, ka notikušas arī pirmās tikšanās tiem jauniešiem, kas mācās ārpus Ikšķeles pilsētas. Man tas ļoti iepriecina, jo jauniešiem patiesībā nav kur pavadīt savu brīvo laiku, un līdz ar to, ja viņi atrod šo iespēju izmantot dienas centra telpas un izmantot viņas liederīgi, ja, to mēs varam tikai apsveikt kā tādu jauniešu kustības arī iesākumu. Un priecē arī tas, ka jaunieši ļoti daudz raksta šobrīd projektus, un arī projekti top tieši sadarbībā ar dienas centru, vairāk gan tādā nozīmē, ka mēs palīdzam viņiem tieši projektu sagatavošanā un piedāvājam mūsu telpas, kurās viņi var realizēt šos projektus. Ikšķeles jaunieši ir parādījuši, ka viņi ir aktīvi un ka viņi paši vēlas kaut ko izdarīt, ka ir intereses un vēlme ieinteresēt arī citus, uzskata centra vadītāja. Zanda Treško, Ūgas televīzija.